Pie brokastu galda visi apsprieda šo un to, tā lai nav mulsie klusuma brīži. Valdis un Anita prasmīgi tēloja, ka abu starpā ir tikai radu saistības. Kozdams maizi, kamēr Katrīna tur kaut ko par Annu stāsta, viņš prātoja, ka jāsāk domāt jauni iemesli, lai varētu pabūt ar Anitu divatā. Varbūt viņai kāda ideja būs. Pilsētniecei ar sagribējās savu roku pielikt pie lauku darbiem. Tāpēc Silva ātrumā varēja tikai piedāvāt, ka var aiziet un pabērt vistām graudus. Tad, izbaudot šo barošanas brīdi, Anita vēroja cītīgās graudu knābātājas. Kā no zemes izauga Valdis un nostājās vistu kopējai blakus. Vajadzētu vēl satikties, bet tik kur? Nevaru tevi it kā vizināt vai katru vakaru. Varbūt tev kas padomā, viņš iesāka. Ļauj apdomāt līdz vakaram padošu ziņu, atteica Anita un devās uz istabu. Katrīna, kamēr mazā snauš, ar nolēmu atgulties, jo naktī meita bija nemierīga. Tāpēc kādu mirkli aizvērt acis, pašai ar nenāktu par ļaunu. Gultā blakus atlaidies gulēja Valdis. Klauvējiens pie durvīm. Vai jūs guļat, negribēju traucēt, iesāka Anita. Nē, nekas, vai ko gribēji, jautāja Katrīna, jo Valdis pirmais neuzdrošinājās ko teikt, lai nerodas liekas aizdomas. Ja Valdim būtu tagad kāds brīvs brīdis, tad gribētu, lai aizved mani līdz pagastam. Gribas aizsūtīt Rudolfam telegrammu, kaut kā sailgojos pēc viņa. Var tagad, jā, jo vēlāk man citi darbi. Celdamies, teica Valdis. Abi aizbrauca. Pa ceļam Valdis apvaicājās, vai nesot apvainojusies, ka bijis tāds pastrups ar atbildi. Nu, ko tu? Es tak saprotu, ka tas viss vajadzīgs, lai izskatās ticami. Zirgu šoreiz iegrieza patālajos rudzu laukos. Tos gan jau Anita ar nav redzējusi. Var apskatīt, Valda zemtekstam atbildēja Anita. Un zirgs piesiets pie paprāva zāļu kušķa, kā par redzētā klusēšanu varēja mieloties ar rudzu vārpām. Ja vajadzētu pierādījumu, tad izgulētā guļas vieta rudzos to skaidri norādītu. Iebraucot sētā, Valdis pamanīja, ka Anitas matos lepni sēt sīkas rudzu sēnelas. Raimonds grozījās kūts priekšā nesaukts naicināts un pieteicās pie zirga izjūkšanas. Anita jau kāpa no ratiem, kad pēdējā brīdī rudzu lauka nodevējus Valdis ātri izrāva no Anitas matiem un nosvieda zemē. Nevarēja saprast, vai tas klibais ko manīja vai nē. Raimonda līdz šim glabātajiem noslēpumiem piebiedrojās vēl viens. Skaidrs bija viss, kas notiek starp Valdi un Anitu. Kā par spīti sākās lietainās dienas. Satikties abiem gribējās. Ēku tak daudz, vai tad tiešām lietainajā dienā kādam vajadzēs vazāties pa lauku? Valdis satikšanās vietu piedāvāja klēti. Anita piekrita. Ķers brīdi, kad visi būs aizgājuši pusdienas snaudā. Klēts tagad tāda patukša, jo nav vēl graudu ko glabāt, speķa krājumi arī jau būs beigušies, tik pa kādam tukšam traukam, aizmirstam darba rīkam. Lādē vēl sievas mātes kaut kādi linadvieļi, segas un citas drēbes. Un viena nelielai gultei līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Tas mirklis, kad it kā visi būs apgulušies, būs pats labākais. Tāpēc Valdis jau kā ekskursijā visu izrādīja Anitai, tā mudinot vairāk un ilgāk pievērst uzmanību vietai, kur var piemest gurnu. Anita tā arī darīja. Silvai nenāca miegs. Kaut kur tas pagaisis. Naktī ar slikti gulēja, domāja, nekas pa dienu pasnaudīs, bet nekā. Miegs nepielūdzams nenāca. Pārējie laikam tad apgūlušies, jo mājā tāds klusums. Saimniece domās pārcelāja pat tos laikus, kad te sāka dzīvot. Cik bija bikla un nedroša, cik laipni un labi uzņēma gan Matilda, gan Francis. Un viņa nelielie gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece, kā saka, gurnu, kur piemest. Un viena nelielai gultai līdzīga radiniece,
Un tad jau bija nāca Jēkabs, Rūdolfs, Katrīna, mani mīļie. Kaut kur taču bija kristamās drēbītes un tas linudvielis, ko Matilde viņiem dāvināja. Istabā šī visa nebija. Kur tad es to liku? Pareizi, klētī, tai lielajā lādē. Kamēr visi guļ, klusi netraucējot, var aiziet un aplūkot to visu vēlreiz. Pie viena jāpaskatās, vai pārējo nav sagrauzušas peles. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.